Uzņēmums nespēja samaksāt parādus. Kad jāiesniedz juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu tiesā? Tad, ja ilgāk nekā 2 mēnešus uzņēmums nav nokārtojis parādu saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem, vai nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Parāda apmēram nav nozīmes. Vēl svarīga lieta. Administrators analizēs uzņēmuma konta izrakstu par pēdējiem 6 mēnešiem pirms maksātnespējas pasludināšanas dienas, lai pārliecinātos, vai nav veikta samaksa kreditoriem, kuriem vēl nav iestājies saistību izpildes termiņš. Un galvenais, vai nav samaksāti uzņēmuma parādi valdes locekļiem un dalībniekiem, viņu laulātajiem un radiniekiem, bet tajā pašā laikā nav izpildītas citas saistības pret kreditoriem, kuru izpildes termiņš iestājies vēl agrāk. Ja tomēr administrators šādus pārkāpumus konstatēs, tad šie saņemtie naudas līdzekļi būs jāatmaksā. Visu īsā video nepastāstīšu, tādēļ, ja vēlaties iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu, sazinieties!